Ir. Varam. Kāpēc nevienmēr tas ir sliktākais, ko dzīvot atsevišķi? Es domāju, ka tas tikai bailes un izvairīšanās no šķiršanās. Vai arī iespēja nepateikt lietas, kuras pēc tam nespēja atsākt? Ja mēs Varbūt arī nedzirdēt no tās lietas, ko tu varbūt dzirdēt. Ja mēs ar kādu būtu padzīvoši atsevišķi, tad būtu kaut kas Tu esi dzirdējis. Ko tu esi dzirdējis, kā attiecība pauze ir nesus kaut ko labu. Es saprotu, kafijas pauze, reklāmas pauze, bet mīlestības pauze. Mums iet ar vien sliktāk un sliktāk. Kas es esmu kaut kāds smags darbs, pie kura ir jāstrādā, no kura ir jāizvērās. Un kas būs tālāk? Kas tālāk? Nu tad būs pauze. Tu pati būs pauze. Es domāju, nepiekrīt. Piedāvās, es satraucos. Nevajag. Kad būs punktus, tad būs satraucies vēl vairāk. Mans attiecības tests ir tāds, vai nu tev ir vai nu tev ir Tas ir tavs attiecību tests. Tas ir viss, kas tev tests. Jā. Pagad, ir vajadzīgi ļoti labi kosmetoloģi. Nedara. Bērnus uz ceļiem nav laba lieta, bet tev nav jāpatusē par tām, lai saprastu, kas ir slikti. Tu zini, starp mums ar Kendru nemaz nav tik sliktā. Starp mums ir ļoti daudz labu lietu. Vienkārši tas ir sarežģīti. Tas nav tā, ka visiem. Tik sarežģīti, ka vienam iebraucīt tā aizemē. Klausies. Nosūti viņu kārtīgi. Fūj! Muskuļus ievērtē. Es domāju par Kendriju. Ko man tagad darīt? Ko man tagad darīt? Sēdēt un gaidīt, kamēr viņš man pateiks jā vai nē? Ko darīt? Tu zini, piekrīt, ja? Padomā labāk par sevi. Nu, kas tev ir vajadzīgs, ko? Nu, ko tu pati gribi? Ko? Ko tu īsti gribi? Uz Indiju braukties gribu. Fūj! Piezvaniet tam Kendrija mātei. Bet rauns. Ok, ir.